Cienījamie Latvijas iedzīvotāji, šodien Saeima mums oficiāli parakstīja nespējas aktu. Mums tikko paziņoja, mēs esam vai nu pārāk dumji, vai pārāk zaglīgi, lai lietotu modernās tehnoloģijas. Jaunā vienotība nu pat ir nodedzinājusi 1 800 000 eiro mūsu naudas. Par ko? Par vēlēšanu IT sistēmu, kuru pati tagad baidās pat ieslēgt. Kāds ir rezultāts? Šī gada rudenī mēs sēdēsim un skaitīsim vēlēšanu zīmes ar rokām, kā viduslaikos. Kāpēc tas tā notiek? Šo sistēmu būvēja jaunās vienotības paspārne esošās iestādes, kur šobrīd saimnieko policija un Eiropas prokuratūra, kur briest krimināla lieta par 1,5 miljonu. Tas nav nekāds tehnisks misēklis. Tas ir politiskais jumts. Tas ir gadiem ilgs stāsts par to, kā savējie barojas no valsts budžeta, kamēr sistēma vienkārši nestrādā. Kamēr Eiropas prokurors meklē vainīgos, mūsu viedā koalīcija mēģina uzlīmēt plāksteri uz nocirstas kājas. Viņi saka, drošības vārdā skaitīsim ar rokām. Bailēs no atbildības pie varas esošie slēpjas aiz manuālas skaitīšanas, bet es aicinu nosaukt lietas īstajos vārdos. Pirmais. Balsu skaitīšana ar rokām ir ugunsdzēšamais aparāts. Otrais. Izgāzusies vēlēšanu IT politika ir ugunsgrēks. Un pēdējais. Politiķu klusēšana par atbildību ir dūmi, ar kuriem mēģina piepildīt telpu, lai mēs nesaskatītu, kas patiesībā deg. Tai pašā laikā varas koalīcija piedāvā mums absurdu loģiku. Tas ir pirmais, kad viņi bīda dārgus IT projektus, tā ir izaugsme. Kad atklājas krimināli procesi un viss sabrūk, tā esot tikai tehniska kļūda. Draugi, atkārtošos vēlreiz. Balsu skaitīšana ar rokām ir ugunsdzēšamais aparāts, bet patiesība ir tāda, ka deg pati vara. Atceraties šo brīdi. Šī gada rudenī, kad vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu zīmes skaitīs ar rokām. Tad jautājums vairs nebūs par papīriem. Jautājums būs par galvām. Ja pie varas esošajiem nepietiek drosmes pateikt, mēs izgāzāmies un mēs atkāpjamies, tad mums pietiks drosmes viņus nomainīt.